Vai tu jūti izdegšanas pazīmes, tu strādā smagi un tev riebas savs darbs. Un beigās tu kļūsi tāds, ka tev nekas neinteresē, ne pat personīgā dzīve, nekas, vai ne? Un tu jau zini, ka tas ir tas izdegums, vai ne, par ko visi runā modernajā pasaulē. Bet es tev pajautāšu jautājumu. Tu domā, ka tas tik tiešām ir tāpēc, ka ārējie apstākļi uz tevīm spiež, ka tev liek strādāt smagi un tev nav izēja, vai ne, šī sistēma saspiež cilvēku vienkārši. Vai arī tas varētu nākt no iekšienes, ka tu nemitīgi saki jā, kur īstenībā tu gribi teikt nē, un tu nevar novilkt robežas, un tevi plosa vainas apziņa, un tu visu laiku principā nodod sevi. Un tā sevis nodošana un tā vaina rada to iekšējo spriedzi, kas ilgā laika periodā uzkrājas, un finālā tev viss kļūst tāds pilnīgi neinteresants, apātisks, un tu pat no gultas nevar izrāpties. Redzi, ir milzīga starpības starp šiem diviem gadījumiem. Piemēram, mēs vairākus gadus atpakaļ, es biju tajā teritorijā, ka es sāku just, ka man pazūda interese. Un ko es darīju? Tajā laikā es ļoti smagi studēju, ekstra eksāmenus, visu laiku taisīju, lai paaugstinātu kvalifikāciju. Un man toreiz likās, ka es patiešām esmu ieinteresēts tajā visā, ka es daudz sasniegšu un tam līdzīgi. Bet es tagad, atskatoties atpakaļ, es tagad skaidri redzu, ka īstenībā es biju tādā vietā, ka es jutos nepietiekams. Un man vajadzēja tikai vairāk kaut ko sasniegt, vairāk naudas, vairāk visu, bez īsta mērķa, uz ko iet. Mans iekšējais es nebija, kā teikt, pareizajā tajā savienojumā ar kaut kādu reālu augstāku mērķi. Es nejūtos, ka es patiešām piepildu savu iekšējo būtību, sapņus, izpaužos. Es īstenībā biju tādā nabadzības iestādījumā. Un tas jau radīja to iekšējo konfliktu, un es pats nesaprotu, kāpēc tas tā ir, bet tas bija tas nedziedētais iekšējais bērns, kurš gribēja visu laiku atzinību un tam līdzīgi. Tā kā ir jāiemācās redzēt, saprast, ko tu pats vēlies iekšā, un tas tev spēs tad zināt, kāda ir tavu mērķi, patiešām, ko tu vēlies, un tad tu nevarēsi izdegt, jo tad tu darbosies saskaņā ar sevi. Nāc uz izaugsmesterapiya.com, iedošu tev brīvu konsultāciju un strādāsim kopā.